Labdien, mani sauc Arčuns Čigirs, un es šodien gribētu jums parādīt, kā izmantojot soketus var izveidot vienkārši savienojumu, izmantojot Pythonu. Tam mēs izmantosim divus termināļus, otru mēs izmantosim vēlāk, bet sākumā mums ir jānoskaidro mūsu IP adresi. Tā mēs ierakstam ifconfig, un kā var redzēt šajā vietā, tas ir mūsu IP adresīte, kuru dota no mana rūtera, mājas rūtera. Jā, un to es izmantošu savos skriptos. Un sākumā mēs pārvietosimies uz citu direktoriju. Un tagad es izveidošu failu. Tagad es importēju soketa bibliotēku un es veidošu savu servera failu, kur es pēc tam izmantošu. To parādīšu vēlāk. Šajā vietā es norādu savu to IP adresi, ko man iedod mans rūteris. Tagad mēs saglabājam mūsu failu un ķeramies klāt pie klienta Python failu, kas ir izveidojums ļoti līdzīgi. Tagad mēs saglabājam šo failu un palaižam arī otrajā terminālī. Tagad mums vienā terminālī jāpalaiž klienta Python fails un otrajā būs servera fails palaists. Izdarīsim šo šādi. Tagad šeit ir gaidāms klienta pieslēgums, un to daram otrajā terminālī. Kā redzams, savienojums ir saņemts gan šeit, gan šeit. Ja mēs, piemēram, gribētu to darīt savā starpā ar citu datoru, nevis uz viena datora izmantojot divus termināļus, tad savukārt man ar manu IP adresi servera failu, server.py, būtu jāatstāja hosta līnijā savu IP adresi, neko nemainot, bet tam otram cilvēkam, kurš ar otru datoru grib pieslēgties pie manīm, viņam klienta serverī būs jāizmaina hosta adrese uz manējo. Tas norādīs, ka viņš grib pieslēgties man. Un tas pats būs otrādāk. Man būs jāievada savā klienta Pythonu failā viņa hosta adrese, kuru norādīs viņš savā serverā Pythonu failā. Tas ir viss. Paldies!